vairs nav sniegts. Vairs nav. Šīs pēdējās dienas jums ir bijušas smagas, jūs pats esat ticies klātienē ar vaišo tuvniekiem, bet es aicinātu jūs šovakar atstāt šīs. Tavas desas, ja? Atbildēt uz tiešiem jautājumiem par jūsu tiešiem darba pienākumiem. Ar to, ka jūs esat pilsētas mēģinājums, lai prasītu jūsu atbildību notikušajā, bet jūs personīgi kā saimnes deputāts esat balsojis arī par to, ka mūžniecība tiek pilnībā nodot pašvaldības. Nice! Nice! Ņem desas nost! Atdod desas! Būvniecības inspekcijas likvidāciju pieņemot ministru attiecības likumiem būvniecības likumu izsvietrot no likuma normas, kur bija atsauknes uz būvinspekciju. Bet tas ir tie loģiski, ja vairs nepastāv institūcija, tad arī nevajag būt norādām uz šo institūciju ar likumu. Tas ir viens, ja mēs runājam par to, kas ir noticis. Atbildība nebija par visu pilnīgi būvātu, ja mēs runājam par pašvaldību. Atbildība bija sadalīta. Un galvenā atbildība ir tāda, ka esošas sistēmas ietvaros privātais būvuzraugs, privātais autoruzraugs un arī būvdarbu vadītājs. Tie ir cilvēki, kas atbildīgi par to, kas notiek būvlaukumā. Gan nolikums Rīgas pilsētas būvvaldes, gan nolikums, kas runā par konkrēto būvu inspektoru atbildību.